Kamēr mums te lejā saule rāda zobus un saldē, pati augšā vārās. Uz saules noticis viens no pēdējā laikā spēcīgākiem uzliesmojumiem. Lielas magnētiskās vētras gadījumā šonedēļ iespējams arī Latvijā varēsim vērot ziemeļblāzmu. Stāsta Judīta Čunka. Pagājušajā naktī uz saules notikušais uzliesmojums bija spēcīgākais pēdējo 4 gadu laikā. Zinātnieki to novērtējuši kā X2 kategorijas izvirdumu. Klase, kas dod kaut kādus jūtamu, vai nu redzamu, vai kaut kāds cits traucējums uz visu planētu. Ja tad 8 minūtes pēc uzliesmojuma šī X2 klase tika reģistrēts arī radiosakaru traucējumi saules apgaismotajā pusē. Ja? Tātad mums bija nakts, kam tur mums nepaveicās Amerika kaut kur tur. Jo saule aktīvāka, jo vairāk apdraudētas liela mēroga energoapgādes sistēmas, navigācijas iekārtas un satelīti. Uzskata, ka uzliesmojuma izraisītās magnētiskās vētras sajūta sirds slimnieki, kuriem var pasliktināties pašsajūta. Pētnieks skaidro, saule šobrīd mutuļo, jo iziet 11 gadu aktivitātes ciklu. Tas nozīmē, ka saule biežāk šaudīs ugunīgās mēles. Pēdējos gadus saule bija ļoti mierīga. Daži pat satraucās, ka saulē varētu būt izjaukti tie 11 gadu cikli, bet tagad saule pamodusies. Saules aktivitāte ceļās un ir plānots, ka no 12 līdz 14 gadam būs tāda paaugstināta saules aktivitāte. Šomēnes zinātnieki pirmo reizi astronomijas vēsturē ieguva iespēju apskatīt, kas notiek saulei otrā pusē. 2 kosmiskās zondes stereo fotografē sauli no abām pusēm un sūta attēlus uz Zemi. Zinātnieki tos liek kopā un veido 3 dimensiju pilnu saules bildi. Tas ļaus precīzāk prognozēt izvirdumus un magnētiskās vētras. Saule ir izpētīta salīdzinoši maz. Priekš saules mūžu mēs esam ļoti dažas dienas pastījušies, varbūt pat minūtes vai vēl mazāk vienību, ja mēs tā pareiķinām, kā saules mūžs, cik ir garš. Mums tā zināšanas vēl salīdzinoši maz. Tā kā saules uzliesmojums bija spēcīgs un vērsts pret Zemi, tuvākajās naktīs daudz viet pasaulē, arī Latvijā varētu novērot ziemeļblāzmu. Lai pat ziemeļblāzma rastos, ir vajadzīgs, lai saules vējš it kā tā mazliet tā kā iedunkātu Zemes magnetosfēru. Un tad, kad Zemes magnetosfēra tiek mazliet tā sašķobīta, tad rodas tāda enerģija pārneses starp dažādiem līmeņiem un tad sāk spīdēt. Jāstāsta ziemeļu virzienā, un tad varētu būt redzami vai ne tādi zaļganīgi stabi vai kaut kādi sarkanīgi loki, kas lēnām pārvietojas un kustās pie debesīm. Tiesa šobrīd mazliet traucēs mēnesis, kurš ir tuvu pie pilnas fāzes, līdz ar to debesis ir dabīgi arī mazliet izgaismot. Lielāka varbūtība redzēt ziemeļblāzmu Latvijā būšot naktī uz ceturtdienu. Pēc saules izvirduma pērn gaismu spēles naksnīgajās debesīs kādu brīdi bija vērojamas Burtniekos. Judīta Čunka, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.